Es esmu Karlīne Elksne, Veselības centru apvienības ginekoloģijas dienesta vadītāja. Mēs šobrīd pievēršam īpašu uzmanību sievietes krūts veselībai. Diemžēl tā joprojām ir ļoti aktuāla problēma, un katru gadu krūts vēzis tiek diagnosticēts vismaz 1200 sievietēm Latvijā. Ir arī labā ziņa. Laicīgi atklāta, šī saslimšana var tikt ļoti veiksmīgi ārstēta. Ļoti būtisks aspekts mirstības no krūts vēža samazināšanai ir krūšu pašpārbaužu veikšana. Kā tad to darīt? Sievietēm, kurām ir menstruācijas, noteikti jāizvēlas cikla diena uzreiz pēc menstruālās asiņošanas. Nostājamies pie spoguļa, vispirms salīdzinām krūšu vizuālo izskatu, izmēru. Nākamais moments ir jau krūšu pašpārbauda iztaustot, proti paceļam vienu roku šādi aiz galvas un ar brīvo roku iztaustam tātad pretējo krūts dziedzeri. Un tieši tāpat tad daram arī ar otru krūti. Sievietēm, kurām menstruācijas jau ir beigušās, tātad iestājusies menopauze, to būtu vēlams darīt tieši tāpat reizi mēnesī, tikai izvēloties kādu konkrētu mēneša dienu, mēneša, pirmo datumu, pēdējo datumu, savas dzimšanas dienas datumu, tātad, mīļās dāmas, pēc jūsu izvēles.